Mēs esam aizkrauklē, Lāčplēša 27. Sijā Lauma pēc dzīvokļu īpašnieku lēmuma norganizēja stāvvadu maiņu. Ūdens, šis ir virtuves kanalizācijas caurule, kas jau ir aizaugusi 40 gados ciet. Un praktiski ir pieteikumi uz noplūdēm, uz to, ka kanalizācija neaiziet un dzīvokļi aplūst un tiek apdrošinātāji pieslēgti. Šeit ir redzams ūdens caurule, arī aizaugusi ciet kapitāla bioloģiju, virtuves treigavals. Jā, tādā stāvoklī mums ir garem profilā plaisa kanalizācijas caurulei, kas ir savu mūžu jau nokalpojusi. Darbi tiks pabeigti tuvākajā laikā. Iesākām mēs rudenī, un 4 mēnešu periodā mēs esam darbus realizējuši. Pagrabā nomainītas komunikācijas. Šī ir karstā ūdens caurule, cirkulācija, augstais ūdens, kanalizācija. Tiek mainīti dzīvokļu stāvvadi un pagrabā komunikācijas līdz pirmajai akai pie mājas. Jebkurā gadījumā tās visas trūks, kas bija vecās, viņš ir nolietojies. Tas neatkarīgi no tā, gada 40, kā māja izcelta. Arī es redzu tikai pozitīvo visu šī pasākumā. Celtnieki kolosāli. Viss apmierināts. Man viss apmierina. Ūdens caurules tīri bioloģiski apaug. Otrkārt, ūdens kvalitāte, kas ir, kāda cietība ir ūdeni, kāds ūdens sastāvs ir. Ja pa kanalizāciju runājam, tad tas ir tas, ko mēs bieži dabūjam kā apsaimniekotāji, pampers, salvets, kas nešķīstošās un tā tālāk, kuras gadu gaitā sakrājās, ir kaut kāds aizdambējumi, aplūstu, kas ir jātīra. Tas viss prasa daudz vairāk laika un ieguldījums, lai pieteikumu rezultātā brauktu un tīrītu caurules. Jaunās plasmas caurules, viņas kalpos nākošos 40 gadus stabili.